Aģentūra Traveler piedāvā raidījumu Pa ceļam. Sveicināti! Mani sauc Aldis Kušķis, un šis ir raidījuma Pa ceļam speciāli izlaidums Turcijas saule. Ceļojuma aģentūra Traveler visā savā darbā vienmēr ir savus ceļojumus, savu klientu ceļojumus gatavojusi pēc speciāla pasūtījuma. Un šī ir speciāla akcija, kad atpūtas ceļojumu uz Turciju, uz Antāliju ir ar speciāliem bonusiem. Pēc vizītes Turcijā esam atraduši 5 viesnīcas, ar kurām kopā strādājot varam piedāvāt saviem ceļotājiem papildus bonusus. Un šīs 5 viesnīcas ir Gloria Serenity, Gloria Golf, Amara Dolce Vita, Mardan Palace un Kempinski. Principā turisma industrijā ir tie produktu ražotāji. Viņi ražo savas bulciņas, kūciņas, tortes. Un mūsuprāt, piemēram, operators Teztour ir tas vislabākais, kurš ražo tās viskvalitatīvākās bulciņas. Un industrijā ir arī šo bulciņu pārdevēji. Ir mazi labi veikali, ir lieli universāli veikali, kuri tiek pārdot visas bulciņas, un ir mazās konditorijas, kuras principā, kā travelers, gatavo jums to torti uz pasūtījumu. Vai tā būtu torte karību stilā, vai torte ar Indijas garšām, vai ar Marokas pildījumu, vai kā savādāk. Bet mēs izlēmām pamēģināt un kopā ar jums, cienījamie klienti, atrast labākās versijas, kā jums atpūsties visvienkāršākajā veidā ar tiešo lidojumu, ar Teztour charteru uz Antāliju. Šīs 5 viesnīcas, kuras mēs personīgi arī pārbaudījām, esam atraduši par labām esam. Un Gloria Serenity, mūsuprāt, ir tāda viesnīca, kur ir gandrīz vai Miami stilā, ar ļoti modernu domāšanu un ekodomāšanu un ļoti labi piemērota jauniem, moderniem pāriem, tādiem stilīgiem pāriem. Un vislabākie numuri, kuri mēs tur esam atraduši, ir tie, kas ir pirmajā stāvā ar izēju uz baseinu. Absolūti ideāli jauniem pāriem. Gloria Golf Resort ir tāda konservatīvāka, tāda koloniālāka, es teiktu, vecās naudas viesnīca, cik tas vispār ir iespējams Antālijas un Belikas kurortos. Ļoti labi piemērota ģimenēm ar bērniem. Fantastisks daudzums ar izklaidēm tieši bērniem un jebkura vecuma bērniem. Tajā pašā pamatmājā tie numuri varbūt tās ir nedaudz par mazu un derētu jau nelielu investīciju, bet dārza mājās tuvāk pie bērnu izklaidēm ir ļoti labi un, protams, atsevišķās villas. Amaras ģimenes vislabākā viesnīca Dolce Vita ir kādu gabalu tālāk no Antālijas lidostas, bet viennozīmīgi viņi ir ļoti interesanti, tāpēc, ka viņi ir ļoti tuvu pludmalei. Pludmale ir lieliska, vislabākā dzīvošana ir Venēcijas mājā. Varbūt tas baltais stils ir pārāk konservatīvs un dažreiz kļūst varbūt nedaudz par garlaicīgu, bet tas izklaižu un dažādu aktivitāšu daudzums, kas ir Amara Dolce Vita un restorānu kvalitāte ir ļoti laba. Pamēģiniet Pescatori tur augšā klintīs. Kā tāda absolūti savādāka viesnīca varētu būt Mardan Palace. Viss tur ir tāds liels, grezns un visticamāk piemērots cilvēkiem, kuriem nepatīk all-inclusive princips, kur ir gatavi piemaksāt par par savām pusdienām, vakariņām vai ietur diētu, jo viesnīca nepiedāvā all-inclusive. Interjers fantastiski labs, praktiski nevienas interjera kļūdas numuros. Eksterjerā vai, pareizāk sakot, visā kurorta zonā ārpusē nodarbošanās ir ļoti daudz. Varbūt tā pludmalīte nedaudz par maz, bet līdz tā pludmalē nav tik viegli nokļūt, jo ir tik daudz dažādas unikālas, lielas lietas pa ceļam. Un 5. ir Kempinski Palace, The Dome. Visprivātākā, visklusākā viesnīca. Visticamāk, tur jūs maz bērnus redzēsiet, un arī tie bērni, kas tur būs tādi visi ļoti labi audzināti un diezgan klusi uzvedīsies. Diskrēts servis cilvēkiem, kuriem patīk klusāka dzīve un diskrētāks servis. Visu šīs viesnīcas esam paši personīgi pārbaudījuši un aicinam
izmantot mūsu personiskās zināšanas un izmantot tos bonusus, kurus kopā ar testūru un šīm viesnīcām mēs esam jums sagatavojuši. Paldies jums! Lai mums labi ceļojas ar Turcijas sauli!